laiku, nevis ar savu. Tāpēc Bībelē teiks, vīri mīliet savas sievas, nevis es mīlu visas. Tikai ne savu. Ot visas ir skaits, visām kājas, viņš tur nevajag salīdzināt. Tu neesi tāda, kā mana māte, kā mana tur bijušā vienreiz sāk salīdzināt, ar ko man bija šitam. Nevajag. Bībelē teiks, ka cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai. Krieviski ļoti labi teikt, оставит отца и мать и прилепится. Kāpēc nevar salīmēties? Tāpēc, ka ir tās smiltnes, kas ir līmējas kamerā kādreiz. Tur jābūt pilnībā visam tīram. No pagātnes. No pagātnes attiecībām. Visas fotogrāfijas no pagātnes. Nesalīdzināt, neatcerēties, kas tev tur agrāk ir bijis. Tas viss ir prom. Arī no tēva un mammas. Lai tu nesakot, mana mamma zupas gatavo tā, Marina. Visu laiku, bet, labi, ka gatavo, bet es gatavoju tā, un tā man sanāk. Ot mana mamma, es aiziešu pie mammas, es ar mammu, es pie mammas. Vai atlikt no mammas viss. Mamma var vienīgi atnākt, kādu labu maisu ar ēdienu atnest, vai kādu konvertiņu jums atnest jūs jaunajai ģimenei, tā kā to viņu var. Jā, lai Dievs jūs svētī. Un pēdējais. Spogulīts. Ko tu tur redzi? Skaistulīti, jā, ok. Ko tu tur redzi? Jā, tu redzi skaisti, jā. Tātad Bībelē teikts, ka mēs šo mēs paņemsim, šo mēs iedosim. Bībelē teikts, ka mums ir jāņem vērā sevi pašu, tad jāņem vērā nevis kaimiņš, nevis mācītāji. Tad, kad es lasu Bībelē teiks, ka tas ir spogulis. Un bieži vien, kad sāk runāt dievkalpojumu par vīriem, un vīri mīliet savu sievu un sievu. Klausies, tas ir tev. Tālāk. Sievas esiet paklausīgi saviem vīriem kā tam kungam. Dzirdēji, ko mācītājs teica? Visā jābūt ir paklausīgai. Tu tāda nē, esi klausies, ko tev teica. Tad, kad ir svētki, vai kad mēs lasām Bībeli, tas ir spogulis, un kad tu pieeji pie spoguļa, es to fotogrāfiju skatos, kas ir, tu parādi, kā sanāca. Es saku, ko tu gribi redzēt, kā es tur sanācu, vai kā tu sanāci? Un kāds fotogrāfijā palielina, pastāst, kā viņš izskatās. Oi, nepatika pārfotogrāfēt. Tad katrs grib redzēt sevi, arī spogulī, kaut ko noņemt. Tāpēc Bībele, tas ir spogulis, kad mēs sakām viņu lasīt. Mēs viņā redzam sevi. Tāpēc 4. punkts, kas ļoti svarīgs, lai jums ir garīga izaugšana. Jo, zini, tas esmu es, tā ir mana sieva, un Dievs ir augšā. Un jo tuvāk mēs esam Dievam, jo tuvāk mēs esam viens otram. Ja viens turās pie Dieva, a otrs neturās, tad mums ir ļoti liela tāda krauja, garīga krauja. Tāpēc, jo tu garīgāk augsi, tu, kā ģimenes galva, Bībelē teiks, ka sieva ir vīra slava. Tad jau uz tevis ir slava, tad tālākā slava kritīs uz sievu. Ja es kā vīrs staigāju slavā, veiksmē, panākumos, Dievs man svētī, es redzu, ka mana sieva, tas, kāds teica tā, mīlošs vīrus nav grūti atrast. Atrodiet laimīgas sievas. Vienkārši, ja es redzu sievieti laimīgi, es redzu, ka tevi vīrs mīl. Viņš man ļoti mīl. Tāpēc, lai Dievs svētī, lai tu mīli Dievu, tas pirmais, tas ir krusts. Mīli Dievu no visu savu sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un savu tuvāko kā sevi pašu. Tā ir horizontāli. Un tāpēc, ja šis krusts ir saļodzījies, tad tev saļodzās arī attiecības ar saviem tuviniekiem. Tāpēc ļoti svarīgi. Ziniet, agrāk Dzirnavs, kurš ir redzējis aizkrauklē tāds muzejs, tur tāds Dzirnavs, kur labību met iekšā, un tās Dzirnavs samalda miltus. Es redzēju tā kā met iekšā pa vienam, tādā caurumiņā labību, un tad tā labība tā arī tur iekšā tā kā arī samaļās un paliek pa miltiem. Tātad tur ir 2 akmeņi, un tie 2 akmeņi esam mēs. Ja ģimenē vairs nav Bībeles, ja ģimenē viņiem tikai skriet nauda, 2 darbi, 3 darbi, aizbraukšu uz ārzemēm uz 3 gadiem. Un Bībele draudze pēc tam, zini, kas notiek?
Zini, ja labība netiek iekšā, labība, tas ir Dievu vārds, tās ir lūkšanas. Tie divi akmeņi sāk trīties viens pēc otra. Un viņi tā trinās, viņi paliek dievāk, un kad akmeņs jau pavisam Dievs ir, kas notiek? Tas akmeņs pārplīst. Kāpēc tā ģimene izjuka? Es reizi tāpēc, ka viņi pārstāja staigāt Dievu priekšā. Viņi pārstāja bīties Dievu, viņi pārstāja baroties ar Dievu vārdu. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Divas lietas, divi airi jābūt ģimenē, lai iet uz priekšu. Tā ir lūkšana un tā ir Bībeles lasīšana. Un kad tas dzīvē būs, jūs redzēsiet, jums dzīvē būs svētība. Tāpēc